Nu, man prieks, ka mēs atkal esam atpakaļ mūsu nodarbībās. Es esmu iepazinusies ar visu to, ko jūs man rakstējat par pozitīvo domāšanu, un jā, es pilnīgi piekrītu jums, ka tas nav vienkārši, ka tas nav viegli, un tas ir darbs, protams, bet darbs ar sevi, tas ir visgrūtākais darbs dzīvē, pašizaugsme tā saucās. Tā kā mums ir uz ko tiekties, bet, es jums tiešām gribētu piedāvāt, izmantot to iespēju, piedalīties mūsu transformatīvā programmā, kā atgūt un saglabāt veselību 90 dienās, jo tad, ja mēs ejam kopējā grupas enerģētikā, jūs redzat tā vieno, tikai šajā te īsā 2 dienu semināriņā mums ir citi uzdevumi, mēs ļoti ātri izskrienam cauri visām pašām svarīgākām veselības sastāvdaļām, tad skolā mums ir citi uzdevumi, mēs, protams, šīs sastāvdaļas iztirzājam par daudz smalkāk, lai jums rastos saprašana par to patiešām, cik tad īsti un kāpēc viņas ir tik ļoti svarīgas. Bet mēs vairāk mācāmies, ko darīt, kā dzīvi dzīvot, lai mums nebūtu jāņem šī Dr. Burba tabletīte kā atsāpinātājs pie problēmām, bet kā mēs iekšēji atrast resursus, ja vajag būt paši kā atsāpinātāji, arī tādus resursus ar elpošanu un mentālā plāksnē strādājot vizuāli. To visu mēs varam izdarīt, bet, protams, kā mēs varam izmantot savus šos te pašsaglabāšanās resursus, kurus mums Dievs ir ielicis, par kuriem mēs, protams, esam sen aizmirsuši. Es domāju par paaudzēm, tātad, tā ir tāda maza atkāpīte. Lūdzu aktīvu dialogu arī šajā reizītē, un tad šī brīža tēma mums ir ūdens. Tīrs ūdens vajadzīgā daudzumā. Lūdzu čatā atkal, kā jums liekas, cik tas ir svarīgi, cik jūs ūdeni lietojat, uz doto brīdi jūs pieredzīt, kamēr es stāstu savu viedokli, savu pieredzi šajā jautājumā. Tad izskatīsim par to, kam ir vajadzīgs ūdens. Protams, ūdens ir vajadzīgs mūsu fiziskam ķermenim, nekam pārējiem. Salīdzināsim mūsu fizisko ķermeni ar arbūzu. Tātad arbūzs sastāv no čaulas. Mūsu čaula varētu būt mūsu āda, kas visu pārējo satur kopā. Tad āda un apmetojums. Un tālāk arbūzam ir kas? Arbūzam ir ļoti daudz sulas, un tad, kad šī te sula, ja mēs arbūzu gabaliņu paņemam un izspiežam mutē, kaut kas maz drusiņi pāri, tādi kā audiņi paliek. Īstenībā mēs esam tieši tāds pats arbūzs. Protams, mēs to nesaprotam, neizprotam, bet mūsu fiziskā forma sastāv 85% no šķidruma. Un ko tas nozīmē? Tas pats arbūzs vien esam. Tikai arbūzs ir domāts kaut kam citām. Viņa audzē, lai mēs varētu pamielot savus garšas kārpiņas. Konkrētā gada laikā, kad arbūzi ir visgaršīgākie un visvērtīgākie, bet mums ir cita nozīme. Mums ūdens ir ļoti svarīgs un dzīvinošs, tāpēc viņš ir arī vajadzīgs. Kā? Ja mēs sastāvām 85% no ūdens, tad saprotiet, ka visu laiku mūsu organismā ir jānotiek nemitīgai šai te šķidruma apvaiņai. Nemitīgai, jo, citādāk mēs vienkārši atūdiņojamies, un ļoti daudz problēmas organismā sākās tieši no šīs te atūdiņošanās. Izejot no manas pieredzes, man gribās teikt, ka grūtāk un visgrūtāk iet kaut kādu iemeslu dēļ, jau tādas vecākas paaudzes cilvēkiem, viņiem ir ļoti grūti iemācīt dzert šo te ūdeni. Laikam tāpēc, ka mūsu postpadomu valstī vismazāk, par ko domāja īstenībā, tā bija veselības atjaunošana. Vairāk jau lika iekšā tās tabletes atsāpinātāji. Iet ļoti grūti šiem te veciem cilvēkiem. Kā labi es jums teicu, ir jāpiepilda ar tīru ūdeni.
Nu, jūs man te čatā rakstat, jā, ka cik jūs daudz dzerat, ļoti labi. Pamatā dzeram visi, ne tikai piedzeram ēdienu, bet dzer ūdeni visi. Protams, ne tai daudzumā varbūt, cik ir vajadzīgs, tas viss ir kārtībā, bet tagad lūdzu uzrakstiet, kādu ūdeni jūs dzerat, ja? Jā, es redzu, ka jūs, protams, krānu ūdeni nedzer neviens, viņu izvāra, novāra, lai viņš būtu veselīgs. Un tagad es jums gribu pastāstīt par savu pieredzi. Es esmu uztaisījis ūdens hidrolīzi, un man bija 3 ūdens paraugi. Hidrolīzes taisīja tāpēc, ka es iegādājos ļoti jaudīgu ūdens attīrīšanas iekārtiņu, un es gribēju tieši ar acu redzēt, cik tad viņi ir jaudīgi un ko tad viņi man īsti dos. Un, lai to saprast, es ko izdarīju? Es vienā glāzē, traukā, tātad 3 vienāds glāzes, vienā glāzē bija ūdens vārīts, kā jūs sakat, tīrs vārīts ūdens, ja? Otrā traukā bija ūdens, kaut kā veikalā pirkt, godvārds tas bija sen, un es neatceros, bet tas bija veikalā kaut kāds tur svētavots vai avotu, kaut kas tāds, labs ūdens it kā. Otrā glāzē, un trešā tad bija tas ūdendiņš, kas bija no tās manas attīrīšanas sistēmas. Pirmkārt jau, ko es gribu teikt attiecībā par to vārītu ūdeni. Vārīts ūdens ir pilnīgi miris ūdens. Protams, kaut ko viņš mums organismā dod, un atūdeņošanās noteikti mums nedraud dzerot tādu ūdeni, bet cik viņš ir veselīgs, cik viņš mums nes svētību mūsu organismam, par to es negribu runāt, jo, paņemat internetā, palasat, šī nav mūsu tēma šodienas, kas ir ūdens struktūriņas, jā, tad kāda ir ūdens molekula, ieliekot saldētavā, kā viņi mainās šī te ūdens molekula, tad jūs sapratīsiet, ka vārīts ūdens ir mirs ūdens. Vēl viens padomiņš. Kas ir ļoti svarīgi? Ja jūs ūdeni, piemēram, vārat tējai vai kā, dzērienam jūs vārat, karstiem. Ja jūs ūdeni vārat, tad lūdzu nevārat viņu 2 vai 3 reizes. Teikānā, piemēram, ja jūs ielējat tik ūdeni, cik jums šai reizē vajag, cenšaties, Nākamreiz atvārot, viņam vēl pasliktinās viņa tā kvalitāti. Nevajag viņu entās reizes vārīt, un tas pilnīgi neko nedod nekādu labumu. To vajadzētu tā mēģināt atkal, piefiksēt un jau ieviest jau kā ieradumu, ja? Tātad, es ar aparātiņu, konkrētu aparātu uztaisīju ūdens hidrolīzi. Un ko es jums gribu pateikt? Īstenībā tas rezultāts, ko es ieraudzīju, mani šokēja. Man tiešām šokēja, un man viņš vēl tagad stāv redzes atmiņā. Man šokēja tas, ko es ieraudzīju īstenībā. Un līdz ar to tad es arī gribu teikt, ka es pieņēmu lēmumu, ka tieši tēma par šo te ūdeni noteikti ir jāpapēt dziļāk, ja? Un ko es tur ieraudzīju? Es uztaisīju hidrolīzi visām 3 glāzēm. Tajā glāzē, kur ūdens bija it kā vārīts, kurš bija it kā, mums nekaitīgs, uz glāzes bija apmēram tik liela darbas kārta. Melns tāds blīvs šķidrums. Tiešām ūdenī darva, ja? Tad tas vispār bija baismīgi. Tad es ķeros pie otrās glāzes, tad pie tās tīrās glāzes, kurš mums it kā veiklā pārdod kvalitatīvu ūdeni, dzeram ūdeni tīru un par ko mēs maksājam, ja? Šī te darbas kārta bija apmēram uz pusi, drusciņi vairāk mazāka, bet vienalga kaut kāds dažus milimetrus virs glāzes viņa bija. Spriediet paši, cik šis ūdens, kādu mēs pērkam, ko mēs dzeram. Es domāju, ka mēs vairāk strādājam ar pašiedvesmu, ka mēs tiešām dzeram tīru ūdeni, un īstenībā šīs eksperiments pierādīja, ka diemžēl tas netū tā nav. Es varbūt neņemšos spriest par kaut kādiem kvalitatīviem minerālu ūdeņiem, par kaut kādiem esentukiem vai baržomī. Nē, tas par to neiet stāsts, bet es runāju par to, ko mēs masveidā varam nopirkt veiklā. Un tad, protams, tā pēdējā, tā bija tā attīrīšanas iekārtas, tas ūdentiņš, viņam bija tāda maz dūmaka. Un tad
Es uzdevu, man vienkārši, es biju šokā no tās darbas kārtas, un es saprotu, nu, tad īstenībā to darbas kārtiņu minimāli var redzēt arī tad, kad, nu, ir trauki, ka mēs traukus mazgājam, mums ir tās žāvētavas, un tad, nu, pēc kāda laika šajā žāvētavās paliek, nu tāds melns, tāda masa, nesaprotot, nu, kurienes mēs ieliekam tīrus šķīvus, tā ir tieši tā pat darbas kārtiņa. Un īstenībā, kur viņi rodās, nu, arī to es noskaidroju, man paziņas strādāja ūdens kanalizācijas sistēmā, un pastāstot, kā tīri šīs te lielās šahtas caurules, pa kurām ieplīst ūdens, nu, tad man jautājumi vairs neradās, kur tad rodās šī te darba mūsu ūdenī. Vārds sakot, tur mēs dzeram visu Mendeļejevu tabulu. Tāpēc ļoti svarīgi ir, tad, kad jūs nopelnat naudu, ja, kam jūs nopelnat naudu? Jūs nopelnat naudu sev, savai dzīvē, savai veselībai, savam priekam, savam, nu, visam tam, kas jūs piepilda ar plieku, lai būtu atkal spēka darboties. Lūdzu, padomājiet par to, kādu ūdeņu jūs dzerat, jo īstenībā līdz tam, kamēr es to neredzēju, es varēju, nu, tā plus mīnus mierīgi dzīvot. Iesim tālāk. Parunāsim par to, kā jūs sākt rīt. Lūdzu, šatā atkal man uzrakstat, ko jūs dzerat pirmo, ko otro. Nu, tā, jūs to rīt rituālu. Un, nu, pamatā īstenībā atkal pēc pieredzes, arī pēc manas pieredzes kādreiz, kaut kad varbūt jaunībā, nu, kā mēs sākam rītu? Normāli ir, nu, latviešu cilvēkiem ir teja vai kafija liela, tāda liela krūze teja vai kafija mēs izdzeram. Nu, varbūt kāds piedomā par to, ka viņam varbūt, ka vajadzētu, nu, ar sulu sākt rītu, ja? Bet īstenībā vispareizāk ir, ja mēs rīt sākam ar glāzi tīru ūdens. Ar glāzi, vismaz ar glāzi tīru ūdens, ja ne ar divām. Jo no rīt, kad mēs pieceļamies, mums ir tāda izkaltus mute, un tā viņš ir. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, kad, nu, guļot pa nakti, no organismas, protams, nu, izkalst, tas ir normāli, ja? Un tagad es pateikšu, es arī skatos čatā, ka, nu, jā, diemžēl lielākais vairums, nu, tomēr mēs dzeram teju vai kafiju. Jā, un tagad es jums pastāstīšu, lai jums atkal varbūt rastos sapratni, ko vajadzētu varbūt mainīt, kas mums tagad liksies kā, nu, mums nevajadzīgs, nepatīkams ieradums, bet ar laiku kā ieradumu normāli ieviešot savās dzīvēs, kas vēlāk būs gan patīkams, gan pieņemams un arī labs. Nu, īstenībā šī te ūdens dzeršana manā dzīvē arī prasīja kaut kādu minimālu brīdi, bet man bija tāds izstādījums iemācīties šo ūdeni dzert un dzert ar patiku un prieku, un arī par to ūdens enerģijas, vismaz drusciņu pastāstīšu. Tātad, ko dar tēju un kafiju? Tējai un kafijai būtībā ir nu, tādas īpašības, ka viņas izvelk no šķidruma, izvelk no organisma šķidrumu. Un tagad, kas notiek? Mēs esam jau, nu, izkaltuši, izslāpuši pēc ūdens. No rīta mēs, ja paņemam tēju vai kafijas krūzi, mēs vēl izvelkam visu to pēdējo, kas gan arī ir palicis, ja? Un tad mēs gribam, lai mums būtu baigi labā sajūta. Nu, tā nav. Tā nav un tā nevar būt. Varbūt kāds tagad čatā arī padomājiet, vai jūs neesat ievērojuši tad, kad padzer stipru tēju vai kafiju, pēc tam ir tādas slāpes. Nu, atkarībā par kafiju ir tā, ka kafija īstenībā oksidē mūsu organismu un lai šo te, nu, kafijas kaitīgo ietekmi, es nenāšu par ietekmi uz sirdsdarbību, ja, ka viņi dod to šoku sirdī ātro sākt strādāt, un tikpat ātri viņi pēc tam arī, nu, sirds pāriet uz citu ritmu, ja, tad sirdī jau tas nav labi, bet, nu, pieņemsim, ka mēs par to nedomājam. Tātad, kafija pēc idejas, ko dara, ja? Kafija skābina mūsu organismu, un mēs varam normālā ceļā šo te organismu, nu, to līmeni tad savest kārtībā, bet tad mums uz vienu kafijas tās ir jāiedzer 33 tasas ar ūdeni. Nu, padomājiet, tad ko kafija dara, bet, nu, okei, nu, mums vajag no rīta tonus, un mēs viņu dzeram, un, protams, ne 33 tasas ar ūdeni, bet tad vismaz nedarīsim to,
nepareizo variantu, kad rīt cēlienā dzersim pirmo kafiju vai tēju, kas vēl vairāk mūsu organismām izvilks visu šķidrumu, un tad kaut kad pa dienu kaut kādu ūdens lāsi iedzersim. Tas gan nebūtu svarīgi, nebūtu tāds, vajadzīgs galīgi nemaz mums. Un tagad es jums gribētu pateikt, ko austrumnieki saka par to. Austrumnieki saka, viņi ir ļoti, ļoti gudra tauta, viņiem ir dzīves ilgums ļoti, ļoti ilgs, salīdzinoši ilgāks nekā mums. Ja mums sievietes es nevaru izteikt. Ražošanas laiks sievietei 40-gadīgai tajā ir jau skaitās, kad jau vispār nav iespējams un tur jau drīz klimaks nāks. Lielākai daļai sieviešu arī īstenībā pat uz doto brīdi ir sieviešu orgāni diezgan paskādēti, paoperēti lielākam vairumam. Es paskatīju statistiku, no 10 sievietēm 7 sievietēm nav šo te orgānu, vai nav veseli. Tad austrumos sievietes ir spējīgas dzemdēt vēl 60 gados, tā kā par to vecumu pavienmērināsim. Tātad viens austrums sakām vārds. Tātad, dzert ūdeni pirms ēdiena ir zelts. Un kāpēc zelts? Pirmkārt, tāpēc, ka jūs ieliejat ūdeni mūsu gremošanas sistēmā, mēs it kā apmānam drusciņu gremošanas sistēmu, un mums ir tāds sajūta, ka mēs jau esam tā kā pāēduši. Tātad mums nedraud pārēšanās, mums draud normāls, teiksim, ēšanas, ēdienreizes lielums, ja, kas mums nekaitētu. Ja mēs dzeram ūdeni ēšanas laikā, tas ir it kā sudrabs, un ja mēs dzeram pēc maltītes, tad tas jau ir neveselīgi, ja. Tas ļoti, ļoti ātri, ļoti, ļoti īsti par ūdeni. Ko mēs darīsim tad mūsu skolā? Bez šī te visa, ka mēs dziļāk papētīsim struktūru un tā tālāk. Gribu teikt, ka īstenībā bez mūsu skolas ietvariem jūs katrs varat tīram ūdenim iedot savu enerģiju. Jā, jo ūdens ir enerģijas pārnēsātājs, ūdens uzsūt sevi enerģiju, jā, un ja jūs ieliesiet viņu kādā stikla traukā, jo ūdeni vajadzētu turēt stikla traukā, tad ar viņu enerģētiski vieglāk ir strādāt. Un ja jūs vienkārši, no rīta, kad jums ir labs garstāvoklis, kad jūs esat smaidīgs, kad jūs esat enerģijas pārpilns, ja jūs uz šo trauku sūtīsiet mīlestību, ja jūs uz šo trauku sūtīsiet redzējumu, ka tas jums dos veselību, stipru imunitāti, dzīves prieku, ja, un tā tālāk, tad ticiet, šis ūdens jums jau pozitīvi strādās. Bet mūsu skolas ietvaros mēs apskatīsim 2 iespējas, kā jūs katrs sev varat pagatavot sev nevis pozitīvi lādēt jums, pozitīvi lādēt ūdeni, bet jau dziedinošu ūdeni. Te ir atkal tas, ka viss mums dzīvē maksā, vai tas mums maksā laiku un enerģiju, vai tas mums maksā naudu, kur mēs esam nopelnījuši, atkal ieguldot laiku un enerģiju. Kas kuram būs vieglāk un šī brīdī pieejamāk. Tātad mēs apgūsim to, kā mēs paši personīgi varam sev pagatavot dziedinošu ūdeni, tātad ieguldīsim savu laiku un enerģiju, un tad es jums pastāstīšu par vienu tiešām ļoti, ļoti dziedinošu ūdens aparātiņu, kurš pagatavo tādu ūdeni, kāds īstenībā pasaulē 2 vietās, un tā ir, ja es nemaldos, Venecuēla un Nepāla. Viss normāls ūdens ir ar pluszīmīti lādēts. Šis te ūdens, ko šis aparāts taisa, un šajās 2 vietiņās ūdens ir ar mīnuszīmīti lādēts. Tur mēs nostīmēsimies ļoti, ļoti vienu tādu izsmeļošu video par šo aparātu. Es pat esmu par to visu pilnīgi pārliecināti, jo man ļoti daudz skolnieku lieto, un tiešām tas efekts ir dziedinošs. Tātad mēs katrs izvēlēsimies, kas mums šī brīdī mūsu organismam, mūsu veselībā ir vajadzīgs. Un ja šī te prioritāte būs šis te dziedinošais ūdens, tad jums šāds iespējas manā skoliņā noteikti būs. Šajā brīdiņā tas ir arī viss. Lūdzu, rakstiet atkal savus komentārus. Mēs uz dažām minūtītēm atkal drusciņi
Aiziesim pārtraukumā. Par to laiku, kamēr jūs atgūsiet atkal sevi mūžumu un uztver spēju, es palasīšu jūsu komentāriņus par to tēmu. Nu ko, pagaidām arī viss.